Mēs esam Sēlijā patiesībā, vai ne? Vēsturiskā zeme. Jā. Sēlija. Bet, Tad tevi nemaz tā var saukt par latgalīti, vai ne? Bet, tu vari saukt par to, ka Dagdā dzimusi un arī visus gadus šos augus tādā režīmā. Un man patika paļģis, ka tu kaut kad man bija ierakstījis Latgales Sēlijas uzņēmēja, jo mēs esam uz robežas. Jā, tas ir korekti un tas ir vispareizākais. Jā. Sveicināti! Šobrīd esmu nokļuvis uz Krāslavas nodu Sēlijā, un te ir zirgu sēta klājumi, un tā saimniece Ilze Stabulniece. Šogad kļuva par gada cilvēks turismā. Teiksim tā, vai esi apradusi ar šo balvu, ko tev viņa pašai nozīmē, ko tu viņā saskati, vai ir kaut kādas jau izveidojusies domas, ko viņa tev simbolizē? Jā, paldies, Aivar. Šī bija pārsteidzoša dāvana no profesionāļiem, ko Latvijas mērogā mani novērtēja. Es jūtu tikai to, ka novērtēts mans darbs, bet tas uzliek tādu latiņu, tādu pienākumu, ka ir jāturpina strādāt, jāturpina funkcionēt. Bet man liekas, ka tu vismaz pēdējos 10 gados, cik Latvijā ir tādas balvas, esi visas savākas. Man liekas, ka tev ir jau vesela siena ar balvām. Jā, lielākās, ar ko es lepojos, ir sējējs. Interesanti, kad to mēs dabujām 2007. gadā, un pēc 15 gadiem atkal laureātu dabujām pareiz naudas mazāk. Bet agrāk bija labāka dzīve. 5000 latu bija ekoturisma grupā 2007. gadā, un tagad bija tikai 3000 eiro. Bet labi, vismaz arī 3000 ir noderēt. Bet cik viens zirgs apmēram maksā? Arī labs jautājums. Ja tas ir zālesēdājs, tad tam ir gaļas cena. Bet, bet cik tas ir? Arī to es nezinu. Tu arī nezinu, es arī nezinu. Tas ir apmēram 1000 eiro var nopirkt, vai nevar par 1000 eiro var nopirkt zirgu? Tādu. Laikam pat kumeļu nevarēs nopirkt, ja mēs runājam par šķirnes zirgu, bet poļu koņiku, jā. Tas ir tie mazie. Jā, tie, kas ir zāles mēdāji, pļavās savvaļnieki, bet tagad cilvēki ar viņiem jāj un jūdz. Jā, arī bet tāds normāls zirgs kāds pie tevis, cik tas maksā? Pirmkārt, tas ir tā, ka pārdot bērnu vai brāli, tas nav, bet... es nezinu. No 5 līdz 20. Man citreiz ir tāds āķīgs jautājums, kad man apmeklētāji prasa, cik maksā zirgs. Es saku, cik maksā zirgs, ja viņš dienā nopelna 1000 eiro? Nē, es sapratu, tas ir jo lielāks intelekts zirgam, jo viņam ir lielākas spējas, viņi mums strādā, visi strādā. Mani arī nevar pārdot, bet varbūt var. Jā, vienmēr jau cenas jautājums. Kaut kādas lietas mēs varētu pārdot. Ja prasīt kaut kādas nagas, varbūt, bet tas ir vienmēr... Jo tā kā zirgs man ir tas draugs un ģimenes loceklis, mierīgi Ilzi var salīdzināt ar ķēvi. Okay. Jā, tā kā katram sava cena. Katrs ir kompliments, vai ne? Jā. Bet cik jau pavisam ir zirgu vispārībā? Tagad 18. 18, tad mēs varam pārēķināt, ka tu esi bagāta sieva, vai ne? Es esmu, jā, un arī lepojos ar to, ka mēs audzējam šķirnes dzīvniekus, Latvijas siltasiņu šķirnes braucamā tipa zirgus. Un mēs esam viena no 3 Latvijā lielākajām saimniecībām, kas audzē tieši šīs šķirnes zirgu, kas ir nacionālais dārgums. Bet tas nozīmē, ka, lai pavairotos zirgi, jūs braucat ciemos pie kaut kā, vai ne? Jā, mēs braucam precēties. Jo ar pašu savu resursu tur arī neiet, tur vajag vienmēr pie kaut kā aizbraukt, vai ne? Tas tāpat kā ar suņiem līdzīgi. Tikai transports lielāks, vai ne? Transports lielāks un atbildīga lielāka un dzims tikai viens ar cerību, ka viens. Ja 2, tad arī nav labi un arī nevienmēr sanāk. Bet, protams, iespēja pastāv arī ērzeli atvest uz saimniecību. Tas arī kaut ko maksā, vai ne, vienmēr? Protams. Jā. Klau, tie, kas varbūt nav bijuši šeit, kaut gan, man liekas,
šajos vairāk kā 20 gadus ne jau būs, man liekas, pie 30, vai ne? Kad ir vispār uzņēmumam ir dzimšanas diena? Uzņēmums dzimis ir varbūt Oficiāli, līdz ar Latvijas neatkarību. Jā. 91. gadā es atguvu īpašumu uzklājumu. Un tad vēl tā arī vēl studiju gadi un Daugavpils universitāte, Latvijas universitāte. 97. gadā es atnācu te jau tā kā saimniekot uz visiem laikiem. Un zemnieku saimniecību klājumi nodibināju 2001. gadā. Līdz ar to 25 gadi jubileja. Jā, bet kurā datumā tad tas ir? Martā, jā. Jā, bija. Tu tagad, jā. Ko sveicam klājumus jubilejā. Un šogad 90 gadi. Es piemirsu. Nesvinējām, bet balle būs 90. To jau var tagad visu gadu svinēt. Jā, bet klājumiem 90 gadi. 1936. gadā te šī zemi ienāca kopt mans vecais tevs. Jānis Stabulnieks. Jā, 90 gadi. 25, paliekam tagad. 25. Klājumiem, jā. Mana sieva gribēja atbraukt, bet tā kā tagad ir tas gavēņa laiks un tā tālāk, viņa tagad es braukšu pie Ilzas tad, kad nebūs gavēņas un tas tā ir stobrīd. Bet tie, kas nav bijuši pie tevis, pastāsti, ko atbraucot cilvēks ar bērniem, bez bērniem, pārītis, nepārītis, kompānija, uzņēmuma kaut kāda sajiet. Kas šeit ir piedāvājumā? Kāda ir tava impērija? Paldies! Mums ir tā, ka saimniecība atvērta cauru gadu. Mēs strādājam bez brīvdienām. Un vienmēr es arī cilvēkiem to atbildu, kad, ja mēs jūs neapkalpojam, tad viss ir par brīvu, apmeklējiet. Bet tiklīdz vajadzīgs mūsu cilvēku darbs vai zirgu darbs, tad jau ir jāpiesakās. Tad vienkārši apmeklējot sakopta lauku ainava, zirgi skaisti ganās pļavā, ir dabas taka. Un mēs esam marķējuši arī Daugavas lokos dažas pastaigu takas. Un man ļoti patīk arī digitalizēt procesus, tad arī Stravā un Relīvē es esmu ielikusi dažas maršrutiņas, un tā kā var iet arī pa digitālām takām, paši brīvi pavadīt laiku. Bet tad, kad sākās jau pakalpojumu sniegšanas, tad sākot no viena cilvēka, ar ko mēs auklējamies, arī tāpat. Ja tu gribētu, tu šodien gavēns tu neēdīsi, bet ja atbrauc cilvēks viens pats un pieklauvē man pie ķēķa durvīm, es labprāt viņam sagatavošu ēdienu. Arī vienam pašam sagatavošu? Arī vienam. Arī vienam. Tu no rīta vāri ne tikai sev, bet vāri tādu lielāku katlu, ja? Nevāru, tāpēc, ka es visu gatavoju tikai svaigu. Tu uzreiz, kā atbrauc, tu vienkārši tu pusstundu? Jā, tad ir jāgaida. Varbūt stunda, varbūt 2 stundas, kā saka. To laiku cilvēki dabū ritīgi izsalkumu, vai ne? Izsalkumu dabū labāk, tāpēc ir pieteikties, jo šādā veidā mēs te pierobežā varam izdzīvot, kad ārkārtīgi jābūt gatavam nomainīt halātu. Jā, pret šauteni. Precīzi, pret zirkopja fufaiku, pavāra priekšautu vai trenera pātagu vai blogera datora taustiņus. Līdz ar to es vairākās lomās, es tepat ķēķī vecajās zirgu stallī, tepat es dzīvoju, tur man ir birojs. Arī apsardze vienlaicīgi. Arī vienlaicīgi apsardze. Tieši tā. Tieši tā. Labi, jā, bet par to vienu cilvēku. Jā, pa vienu cilvēku. Var atbraukt paēst. Iebrauc ģimene, bet arī labāk piesakās. Jā. Arī tāpat var pārlaist nakti vai 2. Vai ir arī naktsmītnes. Naktsmītnes ir namiņos. Cik liela kompānija var atbraukt, lai paliktu pa nakti? Nometnē bērni dzīvo mums 24. Jā, bet ja pieaugušie tā, ka atbrauc pieaugušie uzņēmums, teiksim, nodomā, Rīgā, ko mēs te atbrauksim šeit uz Krāslavu. Ja katram vajag savu istabu, ne vairāk par 10. Ok, bet varat 2 mikroautobusus paņemt un atbraukt šeit. Jā. Bet viens stabili. Viens stabili. Un arī
prasības aug cilvēkiem, mēs arī Klētsmājā tagad apartamentus taisam tā, lai būtu kondicionieri, katram sava vannas istaba, un nāk brūkstīs pie mums uz ķēķi. Lielākais gaidītais mums klients, mēs esam jau tik daudz pieredzi uzaudzējuši, gan zirgi gatavi, ķēķis gatavs, kad mēs gaidām autobusu. Bet tie autobusi, tagad, kā ir, tā ir. Tāpēc, mēs auklējamies arī ar vienu, bet arī mēs esam gatavi un arī uzņemam autobusus, 3 stundu programmas ar ekskursiju, zirgu programmu un labām pusdienām. Un gaidam šeit uz ilgāku laiku, jo tik tālu jākuļās līdz mums. Bērniem ir oficiāls diennakts nometnes, pieaugušajiem ir retrīti, un arī pārgājienos mēs aicinam. Ar kādu naudas summu cilvēkiem vajadzētu braukt, kas ir paņēmis abi vecāki un 2 bērnus paņēma, un grib palikt pa nakti. Teiksim, 100 eiro, lai var paēst un pārnakšņot vienam. Bet arī bērnu reķinot, ka vienam tas ir 400? Līdz 5 gadiem viss par brīvu. Okay. Bet tad tur ir ēdiens bišķi varbūt mazāk, arī var tur izvēlēties. Jā, bet 100, ja ar nakšņošanu. Bet es tagad izrēķināju, arī statistika sāk patikt ar katru gadu ar vien vairāk. Vidēji cilvēki šeit 35-40 eiro dienā. Tā vidējais bez nakšņošanu, ar visu nakšņošanu, ar visu apmeklēšanu, cits atbrauc uz minūti, uzkāpj uz zirga, cits paēd tikai vidēji 40 eiro. Jā, kas ir, un kādi tev, teiksim, šeit pa lielākai daļai tie klienti ir, tie pat no Latgales vai tomēr mainās? Labs jautājums, jo līdz globālai ekonomiskajai krīzē, kas bija 2007. 8. gadā, mums bija tikai urbanizētā Rīgas apkārtne, Rīga. Mums brauca Ventspilnieki un Liepainieki. Krīzes laikā mainījās apmeklētāji, tad sāka braukt nedaudz Daugavpils. Tad tagad Covids bija ļoti labs laiks mums. Jā, jo tas visi izbraukāja, visi Latvija gan arī. Atkal pēc manām tabulām neviens tik labs gads nav bijis. Un tagad ir vienmērīgi. Jau krāslavieši sāk uzzināt, ka tādi klājumi pastāv. Es esmu pamanījis, ka tu liec savus videos, ka tu paziņa, to pazīsta, ka vietēji pat. Jā, arī vietēji. Man ļoti patīk arī, ka brauc seniori un visas viesības notiek dienas laikā. Jo mēs tā ar dabas ritmiem dzīvojot, mums patīk agri celties un arī kā satums tā doties pie miera. Līdz ar to mēs... Ko jūs darīsiet jūnijā? Tur 3 stundas tikai gulēt. Jā, bet tāpat jau uz vakar pusi, lai visi brauc mājās. Man patīk, kad seniori, piemēram, izved savus ciemiņus ar zirgiem, mēs izbraucam pajūgos, kāds uzkāpj uz zirga, paēd 2-3 stundas un brauc mājās. Lūk, lai nav tās nakts ballītēm ir citas vietas, mēs te gribam. Ja mēs ar tevi nerunātu, te nav citas nevienas skaņas. Jā, klausies, es biju pie tevīm īsi pirms jaungada. Un man jāsaka godīgi, ka manā bērnībā un arī visu laiku, drīz vairāk kā 50 gadus pie manīm zirgs mājās lauka sētā Latgalē ir bijis. Šobrīd nav, jo vecākiem jau arī savs vecums. Un tad tu man iedevi zirgu, kas bija 1,93 m, skaustā. Jā. Pa kā viņam bija vārds? Dundurs. Es teikšu tā, ka es, ar zirgiem man nevarēja iespēju, bet Dundurs man iespaidoja, jo tik lielam zirgam es nebiju bijis augšā. Un paldies, jo es ilgu laiku vēl ik pa brīdim, jo man vienmēr ir atmiņā mani zirgi, ar kuriem kā ir bijis, bet es tur biju tikai 1 stundu, man liekas, to zirgu, un man viņš palika atmiņā. Un kur tādu zirgu var dabūt? Vai tas ir vienkārši tīradnis kaut kāds, tā gadījās, jo pārējie jau zirgi nav tik lieli tev, vai ne? Tas ir vienīgais tik milzīgs. Man liekas, varētu būt pat Latvijā starp kādiem mūsu top 20 zirgiem viens no lielākajiem, vai ne?
Varbūt šīs šķirnes zirgs arī viņš ir vislielākais, iespējams. Jā. Ja kurš no mūsu klausītājiem dzirdēs un var iekomentēt 1,93 skaustā viņš te ir. Te, kur mums ir tas kauliņš. Līdz tai vietai. Tur, kur viņš stāv uz kājām. Ja viņš galvu sacer, tur būs 2,5 metri. Jā, bet tas žirafe jau neiet. Nē. 2,5 noteikti būs, ja viņš saceļ uz augšu. Jā. Okay. Lūk, tas tāds ļoti jutīgs jautājums, ko tu uzdevi, kur viņi var dabūt. Principā mūža darbs. Jā. Man, piemēram, arī tagad cilsdarba turpinātāja, mūsu ganāmpulka topošā barvede, ķēvīte iegūta, audzējot tieši Latvijas siltasiņu braucamā tipa zirgus, ir pirmā. Un Dundurs tai mammai savai Skandai ir vienīgais bērniņš. Viņa ir 8 reizes precējusies, bet Dundurs ir vienīgais no Dimanta, no viņas, teiksim, no viņa tēva. Un 12 mēnešus viņu nesāja. Bet, to noteikti tie ir gēni, atkal tēvs bija augsta auguma māte, un tāds viņš mums ir izdevies. Jā, bet ja ķēve nesā kumeļu 11 mēnešus, tad viņš ir 12 mēnešu kumeļus. Okay. Īpašs gadījums. Bet ļoti uzticams draugs un jūdzams. Es pamanīju, ka esi sākusi rīkot arī dažādus tradīciju pasākumus šeit, vai jā. Ne? Tas tepat bija pirms Ziemassvētkiem, vai ne? Kā ir ar lieldienām? Meteņos bija liels apmeklējums mums. Lieldienās arī aicinām. Es ceru, ka cilvēki sapulcēsies. Jā, arī lieldienas, tāpat kā Ziemassvētki, ir ģimenes pasākums. Jā. Es arī Ziemassvētkos aicināju cilvēkus jau 2. Ziemassvētkos, bet sanāca gan 3. gan 4. Jo mēs nobijāmies, ka tik daudz biļetes bija nopirktas un mēs nevarēsim tik daudz cilvēkus kvalitatīvi vienlaicīgi apkalpot. Tad tagad arī mums pasākums ir 2. lieldienās. Sākam draudzēties, mēs funkcionējam, lai sadarbībā ar ražotājiem, ar amatniekiem, ar kultūras jomas cilvēkiem, lai apmeklētājiem būtu interesantāk. Mēs domājam, varbūt vasarā arī dārza svētkus, te oranžērija mums darījām. Līgu ir bijis vai nav bijis? Līgu atkal Viktoram ir dzimšanas diena, un mēs vairāk arī atkal ir ģimenes svētki. Līgo varbūt mēs tomēr nepiedāvāsim. Jā, bet, protams, kumeļu rotaļas jau pēdējos gadus jau turās ap 3000 apmeklētājiem, un tā ir dāvana sabiedrībai, ko mēs rīkojam. Un tur varbūt arī cilvēki, kas neatbrauc. Augustā parasti, jā, notiek? Augusta beigās, jā. Bet tagad lieldienās, un mēs ar Dvieti, starp citu, mums bija arī mazāki tādi garšas pasākumi, kad atbrauc mūsu zemeņu audzēšanas partneris no Līksnes pagasta. Mums bija kartupeļu dārziņu audzētājs te no Augšdaugavas novada. To mēs arī turpināsim, ka cilvēki uz vietas var gan paēst, gan ar zirgiem izjāt, svaigākais ar ģimeni pastaigāties un arī nopirkt no ražotāja kādu produkciju. Tev tepat netālu ir arī Baltkrievijas robeža. Vai tas kādu turistu interesē vai biedē? Kā ir šobrīd vispār? Neviens nejautā. Kādreiz mēs piedāvājām izjāžu maršrutus. Baltkrievija kā uz Delnes bija mums tāds maršruts. Bet tagad Šobrīd, lai arī neprovocētu, tad labāk viņi pat nepieņem. Kaut gan, visi jau apmēram zina, ka tepat jau tūmā ir. Jā, tāpat jau zina. Vienu reizi pa visu mūsu klājumu pastāvēšanas laiku cilvēki sitās tagad nesen pirms kāda brītiņa, ka noformēli viņiem robežsardze nedeva atļauju. Bet es saku, jūs paskatieties kartē, klājumi nav pierobežas joslā. Ja jūs braucat ar pasi, autovadītājiem ir apliecība, jūs var atpazīt pēc sejām, ka jūs esat mūsu valsts sāc runāt. Jā. Kad, tas tā interesanti. Bet nejautā, par Baltkrieviju nejautā.
Mēs kādreiz paši vairāk arī stāstījām, bet tagad... Jā, bet pēc savā būtībā uz šeit var vienkārši atbraukt, gan arī nepieziņot, nebūs tā, ka neviens te nesagaidīs, kāds būs uz vietas, vai ne? Varbūt, ka nebūs. Var nebūt. Tad brīvi vienkārši aiziet pa ceļu pastaigā. Jā. Un tad pa tālumā vienmēr jau redzams, ka zirgas var redzēt. Jā. Vai paši zirgi, ka svešinieks nebaidās neko tādu? Nē, viņi ir pieraduši praktiski visi saimniecības, kas zirgus audzē, viņi neļauj barot, bet mēs ļaujam. Viņi pieraduši un viņi, kad nāk cilvēki... viņi nāk, jo, ja sevišķi ir kāds maiss vai somiņa, viņi nāk sagaidīt cilvēkus, nebaidās. Tā kā mana mamma ir zootehnika, kaut kur es esmu saskāries tur, tad es saprotu to, ka pirmkārt zirgs ēd 2 reizes vairāk nekā govs, vai ne, kaut gan pienu nedot. Tas tā ir? Varbūt, zini kā mēs kādreiz rēķinājām, kad govī vajag 7 tos stogus siena. Tad zirgam 11, vismaz 10. Jā, redz, ka vairāk uz pusi nav, varbūt uz trešdaļu. Bet vairāk, jā. No Dundurs noteikti apēt jau dubultu. Nē, nav tā, ka viņam kuņģis Berta varbūt blāzmā pēt vairāk. Nē, tas... Par tevi pašu. Kur tu esi dzimusi? Kurā vietā? Es esmu dzimusi Dagdā. Mana mamma tur strādāja par stomatoloģiju, un viņai gribējās arī tā, ka, lai meita dzimst. Tāpēc jau tik balts zobi. Jā, mana mamma viņa man vienmēr pieskatīja no 2 gadiņiem, viņa man remontēja zogus. Bija, no 2 gadiem man bija blombas. Varbūt viņa trenējās uz tiem. Arī, protams, trenējās, mums bija savas metodas. Jā, bet es par fasādi vienmēr savu labs jautājums arī rūpējos, jo mamma teica, jo kā zirgam zobos skatās, ja mēs salīdzinājām Ilzi ar ķēvi, un tad tā man arī es skatos cilvēkiem mutē, kā cik laba fasāde, vai ir grāveklis, vai tur ir kaut kas tāds veselīgs. Dagdā dzimusi, jā. Tālāk, skolas gaitas? Skolas gaitas Daugavpilī, jo tad mamma no Dagdas, jo Dagdā tad bija dzemdību nams, protams, kā visās lielās pilsētās, un viņa tur strādāja, un tad viņi ar papu, viņi kaut kā tur strādāja, bet arī Daugavpilī. Lūk, un tad Daugavpilī viņa lokomotīva remonta rūpnīcas poliklinikā nostrādāja principā visu savu aktīvo mūžu. Paps man bija elektriķis, Latvenergo viņš bija darbinieks, un Austrum elektriskie tīkli. Tā tas saucās toreiz. Lūk, un es pabeidzu Daugavpils universitāti. Ko kādās speciāltā? Toreiz bija jauna fakultāte, ekonomikas un socioloģijas fakultāte. Jā, kas šobrīd ir tīri labi noder tās zināšanas, vai ne? Ļoti, ļoti noder. Un man patika toreiz. Toreiz iegūt tā kā diplomu vai uzreiz jau? Bakalauru, jā. Un tālāk jau tu domāji, iešu saimniekot, jā? Vai tu turpināji arī mācības? Tad es saimniekot, bet sirds visu laiku bija te klājamos, un arī tos dokumentus arī īpašumu man nokārtoju. Un zirgi jau pirmais zirgs parādījās 91. gadā. Bet tad es turpināju mācīties, kad es jau biju pārnākusi te uz Klējumiem dzīvot, sāku strādāt Krāslavas novada pašvaldībā, Krāslavas pilsētas domē, pēc tam Krāslavas rajona pašvaldībā, un tad atkal jauna fakultāte, jauna programma, maģistrantūra Latvijas universitātes ģeogrāfijas fakultātē. Es zemezinātņu fakultātē mācījos. Mēs esam kolēģi izrādās. Jā, ģeogrāfija. Un tad es maģistra darbu rakstīju par vietu un reģionu plānošanā tieši ar Kaplavas pagastu piemēru. Ļoti labi. Klau, kurā brīdī ienāca vispār vārds zirgs? Tas bija bērnībā. Zirgs. Kurā brīdī ienāca tas zirgs? Kur tas klikšķis notika, ka tev vajag zirgu vispār? Zirgs man laikam varbūt, ka pārmantots arī ģenētiski. Tas ar pienu mātes vai ar asinīm.
Bet arī, kā tas ir? Nu, tas ir tā, kad redzot to dzīvnieku, tā sirds kūst. Kad tu smaržo zirgā bolu. Jā, bet nebija tāda zirga kā tāda, tavā bērnībā nebija, vai ne? Man viņi bija okupētās Latvijas kolhozos, un es tiku... pašam savām... Jā, jo tad nedrīkstēja arī vienkārši cilvēki, kā mēs nedrīkstējām turēt zirgus. Varēja turēt tikai tie, kas fermās, kas strādāja, kas kolhozā, vai pasniekiem bija zirgi, vai mežsargam bija zirgs, mums nebija. Lūk, un tad kā tas notikas? Labi, tu vienkārši par suni nejūsmoju un par zirgu jūsmoju. Jā, par zirgu jūsmoju. Un, ja tiku mugurā, tad bet kā tas notikas? Tu lasīji pasakas, vai tev mamma stāstīja? Kurā vietā tas keksīts aizķēra? Man nav tāda, mana vecuma nav tāda, kad man viņš pēkšņi parādījās. Man visu laiku bija. Tev visu laiku? Man visu laiku bija smadzenēs, sirdī, degunā, actiņās manās. Un man nav tādas pirmās tikšanās reizes, kad es vēl nejūtos pati kā pilnvērtīgs cilvēks, man nav tikšanās reizes ar zirgu. Labi, un kurā brīdī notika tas klikšķis, ka tev vajag zirgs un ka tev jau jāiegādas, un kas bija pirmais zirgs? Man tas sapnīts bija, bet tā kā mēs arī mums nedrīkstēja, mums nebija tādas iespējas, tad es skrēju pie tiem kolhoz zirgiem apskatīties, bet arī kā mūsu laikos ir bonusi, jeb labumi priekšniecībai, tad mums kaimiņos arī dzīvoja viens brigadieris. Un brigadierim tam bija zirgs, kaut arī viņš fermā nestrādāja. Jā. Bet mēs bijām ar viņu meitu vienā vecumā, un tad es varēju no viņa aizņemties, jo apstrādāt dārziņu, izecēt kartupeļus vai izvagot, un atvest kādu čupu sienu priekš tās vienas gols, kas mums bija. Un tad arī vislabāk jau man patika, ka varēja paņemt to zirgu bez ratiem, tad varēja uzkāpt mugurā un atjāt mājās, un tad es jau kaut kādas pirmās iemaņas zirga vadībā. Lūk, un tas zirgs man bija vajadzīgs vienmēr darbam. Tas īstenībā ir arī atspoguļojās tagad tanī, ja to var saukt par mūsu biznesu, impēriju, impēriju, kā mēs iesāki sarunu. Lūk, un tas, ka tam zirgam ir jāmāk strādāt, un viņam ir cik vien iespējams jābūt jūdzamam. Protams, ar to zirga apmācību man visādi ir gājis. Tagad jau es vairs varbūt nelaustu tik daudz kaulus un zilumus netaisītu, ja es saprastu, kā zirgs ir pirms tās jūkšanas ir jāsagatavo labāk. Bet, un tad nāca 91. gads. Kopā ar Latvijas neatkarību, arī brīvāks tirgus, paju sabiedrības tās mainījās, īpašumu dalīja vienam traktoru, vienam turēku kaut kādu. Jā, un viens Jāzeps, tanī krastā, Latgales pusē, paps saka, ir tā kā saņēmis pa pajām 4 zirgus dabūjis. Un viņš man aizved uz turieni, es biju iekrājis naudu, es no 16 gadiem jau tad strādāju valsts uzņēmumā Daļrade, tamborēju cimdiņus, es jau biju iekrājis 1500 Latvijas rubļu. Un tad mēs aizbraucām pie tā Jāzepa. Man ļoti patika tie, kā es saku, dzeltenie zirgi. Tagad mēs zinām, ka to sauc par rudajiem baltskariem, kā ir Lietuvas vezumnieki. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi var lielāku vezumu vilkt, viņi var arklu var dziļāk ielaist vagā, viņi tik daudz nenogurs, ja akmeņus vairāk sakraus uz tā bleķa ceļu remontēt vai baļķu izvilkt no meža. Tieši tā. Bet tāds rudais baltskaris maksāja toreiz 8000 rubļu. Man tādas naudas nebija. Bet viņš saka, ir man viena ķēvīte, laba ķēviete, variesit lacinot, būs kumeļi. Saka, pa 1500. Maška. Daugavas otrā krastā. Kā tu atceries, ka tajā gadā, vēl 91. gadā nebija tilta Krāslavā pāri upē? Daugavpils vai ne? Vai Braslā? Krāslavā nebija tilta. Tikai caur Daugavpilu, tad vai ar Braslu? Tikai caur Daugavpilu. Caur Braslu. Tu ņem un pelni pāri, jebko tu darīji? Es atvedu ķēvi ar pārceltuvi. Ar prāmi. Kurā vietā bija Krāslavā bija pārceltuve? Mums tagad vēl ir saglabājusies pārceltuves iela. Ir tur arī mums bija pārceltuve. Es domāju, ka tu ņēmi un pārpeldēji pāri. Bet tagad... Zirgs labi peld. Peld, bet pamēģini ievest viņu ūdenī upē.
Es nesevišķi labi peldu. Nē, manēji labi kādreiz peldēju, jo es biju jau samācījies. Jā. Es nezinu, vai varētu pārpeldēt pāri upē. Es, protams, neriskētu, jā. Es tad ietu pāri caur Daugavpili. Bet šitien man pat prātā neienāca, ka viņa var nenākt, jo tas plosts, tā pārceltuve jau kustās. Jā, tas viņa biedē. Jā, bet viņa kaut kā man uzticējās. Un tā mēs sarunājām, ka viņa kāps uz tā plosta, un tad mēs ar ķēvi un Žiguls un Moskvičs mēs pārbraucām pāri, un tā es atjāju mājās. Jā, un ar to man vēl tas gads nebeidzās, ar to pirmo laimi, ka es dabūju zirgu. Un pēc tam viņai tas vēders pūtās. Un ribas izspiedušās, kā pēc tiem kolhoza, un vēl pēc ziemas, kā viņa tur bija barota, vēders liels, kustās vēl arī. Mēs ar cilvēkiem gudriem konsultējamies. Saka, pelītes tāda slimība ir zirgiem, kā pelītes vēderā. Patiesībā Kumeļš piedzima jau 20. Tas ir labi, jo 2,5 divus zirgus dabūju. Divus zirgus dabūju. Jā, jā, un tad jau tie joki par tiem zirgīpašniekiem, ja ir viens, tad gribās divus, ja divi, tad trīs, ja trīs, tad pieci. Bet tas kolekcija ir dārga, jo katru reizi jāaprūpē. Cik tev vispār pēc cilvēku, kur šeit ir nodarbināts, kurus tu nodarbini? Šobrīd divi mums puiši strādā. Divas sievas. Var pieņemt vienmēr klāt, vai ne? Ja ir vajadzīgs lielāki pasākumi, tur jau mēs ļoti uzmanīgi. Mēs paši ar bērniem arī labi mākam strādāt. Līdz ar to. Mums, kas ziemā, tas arī vasarā. Jūs tādu vienmērīgu ieturat? Jā. Jo mums nav tā, ka vasarā ir sezona. Mums šajā februārī mums bija tik daudz darba, cik varbūt jūlijā nebija pagājušajā gadā. Apmeklējuma ziņā es arī cilvēkus skaitu. Es domāju, ka vairāk vasarā būs. Vasarā grib pie ezeriem braukt, plunčāties, saulītē gozēties. Šitien dunduri koži. Jā, tā pareizi, jo zirgs ļoti labi pievalda dundurus. Jā. Un cilvēki, kas atbrauc šļopkās un šortos, un tad mēs tik sakam garās bikses, bet vai tā kāds klausa. Un kad kož tajos kāju pirkstos, tie dunduri lielie, kas kož zirgiem, kož arī cilvēkiem. Un tagad paskatoties uz tiem cilvēkiem, kas atbrauc uz šeit, kādi varbūt ir tie 3 jocīgākie jautājumi, ko viņi vispār par zirgiem uzdod? Vai cilvēki ir diezgan saprot, kas ir zirgs? Vai ne? Vai tie, tādi joki varbūt jokainākie, kad man vispār ar tiem jokiem ir švaki, bet man citreiz arī uzcīt dusmu. Piemēram, vai tad tās tagad desas no zirga gaļas? Jā. Kad labāk, nevajadzētu ar mani jokot tā. Mēs draugus neēdam, un tā, bet citreiz, kad cilvēks grib varbūt kaut kādā veidā tā iztaisīties. Varbūt redzēt, kā reaģē. Kā reaģē, varbūt, jā. Vēl ir kaut kādi tādi jautājumi, ko bērni parasti prasa, varbūt? Kas ir tāds pamat jautājums, ko bērni koš, nekoš, vai ne? Arī jā, bet mums jau tie nometņu bērni ārkārtīgi forši. Viņi grib saprast zirgu. Kā ar zirgu sarunāties? Bet tas ir normāls jautājums, un tad mēs daudz viņiem stāstam. Tāds teiciens zirga buča viņiem ir? Viņi zina, kas ir zirga buča? Zinu. Protams, zirga spēriens mums arī ir. Jā, tas ir, tur atceros, ka tagad pasaules čempions boksā Usiks, pirmajā vietā viņš ierindoja, ka zirga spēriens nekas nav tik sitiens, nav tik spēcīgs kā zirga spēriens, bet es arī atzīstu. Es jau domāju par to dzērienu. Dzērienu? Dzērienu, ko mums Latgales draugi citreiz uzdāvina. Jā, mēs klājumos saucam par zirga spērienu. Šeit tev domāju, jo zirga vienmēr ir jāuzmanās, jo zirgam tas ir viņu ierocis patiesībā. Zirga spēriens vienmēr ir. Jā, tā viņš aizsargājās. Jā, tas ir vienmēr labāk ir iet uzreiz gar viņa dubsi nekā kādu metru tālāk. Jā. Vai arī tā kā negrib uzģērbt kaut kādu sapulsu, un tad tu gribi viņu iejūgt, un viņš tev uzliek savu to pakaupu testu uz tās plikās kājas. Ir bijis. Trakāk nevar iedomāties situāciju. Bet
šeit saimniekojot Krāslavas novada, kas ir tālu prom no visiem tādiem balongas centriem, kas tev dod optimismu? Nu, šobrīd, laikam, tā kā tie 25 gadi, ir tie patstāvīgie klienti, vai ne, kas jau ir izveidojuši un viņi nodod to pieredzi tālāk vai pastāsta, vai ne, tāds. Vai tu, nu, teiksim, ko tu vari teikt citiem uzņēmējiem, jo arī pierobežā rodas jauni Latvijā uzņēmēji, jauni cilvēki ienāk, nu, kā tu varētu dot viņiem tā kā padomu? Patstāvīgie klienti ir ļoti labi, jeb senie klienti, jeb goda viesi, mēs viņus nosauksim. Man ir par retam, ja vēl atbrauc kāds cilvēks, kurš atradās, ka no ķēķa zāles, no turienes es vedu zirgus, kad te bija vecais zirgu stālis. Bet nevar teikt, ka cilvēki mainās, nav tā, ka viņi atgriežas, ir tik daudz kārdinājumu pasaulē un arī Latvijā, un tieši tā, kā tu saki, ir jauni objekti. Nu, mēs skatāmies uz turismu eksportu. Mēs ļoti nopietni domājam. Protams, tas nav izdarāms ne gada, ne 2, ne 5 gadu laikā. Es ļoti labi saprotu. Man pat Facebook profilam ir jau 16 laikam gadi, kad ir izveidots. Un tad arī pārējie gan Google kontos, gan mājaslapās izmantojamie vārdi, lai var sameklēt. Jā, kāds par šo jautājumu vispār interesējas, lai nav tā, ka viņš pazūd kaut kur, bet viņš atrod tieši dažādās vidēs, jo tagad jau nav tā, ka googlē, tur cilvēki tagad arī mākslīgajam intelektam sāk jautāt, visur ir jābūt, un tev tas ir veiksmīgi izdevies. Jā, pašai ir 11,000 sekotāji, un cik tev ir klājumiem? Man ar klājumiem kopā 38,000 tagad ir, ieskaitot YouTube un TikTok. Vairāk nekā visas Krāslavas novads. Jā. Tur, man liekas, Krāslavu Lūdzu var pievienot klāt, un vēl nav pārli. Puslatgale. Jā, un aktīvi sekotāji. Es ārkārtīgi lepojos ar viņiem. Ja kaut kas bišķi nepatīk, es jau redzu, tur jau nekāda neietīkšķīši. Bet tik līdz patīk, un tad aiziet, un pāri 1000 īkšķīšus nopelnīt pa dienu. Nu, mēs priecājamies par to, ka cilvēki līdz ar mums. Visiem, es nezinu, kuram zirgi nepatīk. Man liekas, lielākajai daļai no 10 cilvēkiem 9 patīk. Jā, varbūt viņi negrib uz viņu jāt vai vēl kaut ko, bet viņi ir patīk, jo viņi nav neagresīvi, neko. Jo suņi arī daudziem patīk, bet daudz no suņiem baidās. Jā. Bet zirgu var vērot arī pa gabalu, kā teikt, un viņš ir tāds ļoti estētisks, kā tāds. Jā. Un tad, ko var ieteikt jaunajiem uzņēmējiem, ja tu arī tā jautāji, tad mūsu labākais, ko es varu teikt, kad ir jāplāno. Darbība ir jāplāno gan īstermiņa, gan ilgtermiņa mērķos un gados, protams. Tāpēc, ka ļoti ātri neko nevar panākt, gan iegūt klientu uzticību, gan saprast to, ko klients vēlas, ir jāsako arī gan valsts, gan globālajām tendencēm, arī laikam, ko Dievs sūta. Vai vasara, zāle neaug, vai tieši otrādi, tev no vienas pļavas uzreiz 2 zirgiem, vai arī tev jāmeklē tiem 2 zirgiem par 4 pļavām. Jā, un jāpalīdz tam apmeklētājam, ja potenciālajam klientam, saprast, ka viņam to vajag. Pasniegt pareizi šo produktu, pakalpojumu. Un vēl, kas ir ārkārtīgi nevis ticami, kas ārkārtīgi svarīgi, kad nodrošināt to, ko tu soli. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un nezakt. Es esmu ļoti dusmīga, kad man nozog bildes un reklamē, piemēram, izjādas Gaujas malā, un es skatos, ko? Es tur uz savas ķēves ar savu veco suni, un Gaujamalā noteikti ir skaistas ainavas, nevis manas bildes ir jāzog. Vai nu... Tur jāliek tas ūdenszīmols, lai... Jā, gandrīz, uz manas pieras ūdenszīmols. Jā. Es, man liekas, zinu, kā apmēram pirms 20 gadiem pie tevis te izskatījās, un tu esi riktīgi sabūvējusies. Kā tiek pie šādas turības? Vai tas ir tikai no zirgiem, vai arī piesaistot arī dažādas fondus, Eiropas naudas un tā tālāk? Mēs
cenšamies uz tās robežas, kad iztikt bez kredītiem, tik cik bišķīt, mēs kaut ko dabujam ieņēmumus, tā nopērkam kādu būvmateriālu, tā bišķi pabūvējam, kā zirgu stāli, piemēram, mēs būvējām, ielējām pamatus 2007. gadā, un 12. bija atklāšana, tas ir 5 gadi, 5 gadu laikā. Ķēķa mājai, šogad vēl skatījāmies, būvprojekts, mēs sākām projektēt 2014. gadā, un tad, tā kā ķēķa pirmais stāvs apmēram 2018. gadu mums bija, 2018. bet tad jau, tagad ir, tad normāli viņš darbojās. Tā kā gadu no gada te jau klētiņi gandrīz bruka kopā, mēs arī tad, to, ko mēs baidamies no būvniecības, bet varbūt šogad iesniegsim jaunu projektu, jo namiņu veco jaucam nost uz kalni, jo tas ir, tā kā nokalpojis jau, viņš ir kā baļķi vēl labi, bet viņš pārtaps, otrā dzīve viņam būs, jo pirtiņi ķemeros nodega mums, kas ir viensētām, kas mums ir, tad mēs pārcelsim to veco namiņu uz to ķemeru pagalmu, un tur būs pirtiņa. Bet te, tā kā šeit ir visa infrastruktūra, ceļš, mums arī mēs būsim laikam to sagaidījuši, to sapni vēl savā dzīvē, kad mums būs ceļš. Jā, ir ieplānots, projektēšana un saskaņošana. Visiem Latvijas viesunamu un lauku sētām, kuri vismaz 20 gadus joprojām ir pie aktīvas darbības, es uzskatu, ka vajadzētu visiem būt asfalta pieejamība. Jo, tie, kas varbūt 1., 2., 3., 4., 5. gadu, tiem būtu jāpierāda. Bet tu jau par dzīvi esi izdarījis tik daudz, ka tas, man liekas, un nomaksāt ir nodokļi un viss pārējais, ka tas ceļš būtu tā kā infrastruktūrai. Un tas vienīgais, kā mēs sakam, mēs jau neko vairāk negaidām no valsts atbalsta, ne no pašvaldības, bet tiešām, ja to paveiks. Lai tie droni arī nelidā. Jā, tiesībsargi, paldies, arī tur mums arī viss labi. Bet jo elektrība paši, ūdensvadu paši. Teiksim, tie, kas atbrauc, grib internetu šeit lietot, ir pieejams? Jā, mums ir bezmaksas Wi-Fi visiem apmeklētājiem. Bet arī telefonu šeit labi ķer vai? Jā, LMT jau vispār ir ļoti laba zona, bet es uz viņiem paliku dusmīga un mēs tagad pārgājām uz Tele2. Citreiz ir jāpatrenē viņi, lai kļūst labāk. Ja kāds, piemēram, zirgu grib pie tevim turēt, tas ir iespējams? Ir iespējams tāds? Nē, mēs tā nepiedāvājam. Kaut arī neatsakam, ja kādi grib izjāt mūsu Daugavas loku takas. Es domāju, tā kā vispār atstāt zirgu. Nē, tādu nepiedāvājam. Un kā tu tiec ar visiem tiem rīkiem, kas ir zirgam apkārt vajadzīgs, un visi tie apauši, rati un viss kaut kādā tādas lietas, ir kaut kādā šeit meistars vai viss jābrauc uz Rīgu vai kaut kur citur? Poļu amatnieki, zirglietas kvalitatīvākie aizjūgi Amerikas ražotāji, vācu kompānijas. Latvijā mums ir viens amatnieks, Uģis, kas gan gatavo, gan remontē seglus. Tas ir forši, ka var remontēt arī pie mums. Ar rati un tādas lietas? Poļi. Atkal poļi, vai ne? Poļam. Kaut kā viņiem droši vien ir kaut kāds savādāks stils, vai ne? Mēs tādā ziņā... Tu bāc tās visas zirga lietas, nezinu, tev droši vien saka, es to lauku sētu tagad pārtaisu, vai tev vajadzīgi tur... Es pavelti vairs neņemu, jā. Es mēģinu iestāstīt, kad... Lai pašiem paliek, jā, jo visam vajadzīgs jumts arī, un mēs nevaram braukt ar vecām mantām. Mēs novecojam, mēs nenovecojam, bet tāpat kauli noveco un arī metāls un koks noveco, un līdz ar to ar vecām grabažām nevar nodrošināt to apjomu, ar ko ir jāstrādā. Lai zirgs vilktu vezumu, tad ir vajadzīgi jauni rati. Jā. Tad tiem ciemiņiem, kas atbrauc uz šeit, viņi var atbraukt uz, ja piesakās, viņiem ir ko darīt
vienai stundai un diennaktīm un vairākam diennaktīm, vai ne? Jā. Arī uz vienu stundu atbraukt, paēst un aizbraukt tālāk arī tas... Nu, vidēji te cilvēki tomēr vairāk nedaudz laiku pavada. Ja iebrauc... Tad jau aizķeras, jo pie zirgiem var tāpat nostāvēt stundu un skatīties. Jā. Ja jau tik tālu atbraukuši 2-3 stundas šeit cilvēki pavada. Labi, porīsim uz latgaļisku. Ilzi, ko tu dari brīvā laikā? Kas ir tavi hobiji? Mums jau kamiņa īļido. Ļoti labi. Brīvajā laikā skatos Latvijas pirmo televīziju. Un ko tu tīvi skatīsi? Ne jau tā vienkārši izliedzi un skatīsi? Nu, skatos dienas ziņas, skatos panorāmu, par to, ka man patīk sākumā dienas ziņas, tad es varu porti, tas labi, jā, kad var to, tad aizliegt to paņēmienu skatos, Domboru skatos, komisāru Reksi Mitsamberu vēl skatos, Tavs Brauns jau beidzās, un Merdaka noslēpumi arī beidzās. Labi. Tai. Bet kā ir ar ceļošanu? Bet tas nav brīvais laiks, tas ir izrautais laiks. Jā, bet es tikko redzēju, ka Vietnamā. Bejam. Pirmo reizi. Bet cenšamies. Vismaz raizi godā izrautīs pie saulietis. Tīši šitamā marta laikā, tad, kad mums zīmes jau sezona mūsu trako beidzās, ja vēl pavasars nav socijas, tas ir moments, kad mēs varam kaut kur tikt. Bet ceļošanai ir silto zeme, kā tas ir galvenais, vai ir arī kaut kāda, kaut kāda blokus interese, kāpēc, citi brauc golfu spēlēm, brauc kolekcionēt tos golfu laukumus. Vai tev vienkārši, kur saulētī arī brauc? Pie saulētis. Vai ir saulēta orā 30, ūdens ir 30 grādu. Lai būtu 30, lai balans. Jā. Ko vēl tev, kas tev patīk darīt? Ka tu sacīji, ka tu bērnībā adīji un tā toļāk, vai tu tūs vairāk nadot? Zini, man orkortīgi tī zirgi patīk. Jā. Es jau varu, es aju. Bet tu ar visiem esi, vienmēr ar visiem esi porjojusi, jā? Porjojus? Gandrīz ar visiem, jā. 18, jā, visi tie 18. Viens ir mozais, tas arī jau pie zirgas, tas jau... Jā, bet es ļoti daudz, ar visiem es esmu darbojusies no zemes. Zemes tas ir kontakts pavisam ir savaidoks ar zirgiem. Nav obligāti roptīs, ja mugurā. Un tagad ar godiem es ar vien loboks vēl kontakts paliek ar zirgu. Un es arī trenēju savus jotniekus. Zirgu dejam. Jā, pareizi. Jā. Un šeit Latvijā, kur tev patīk atsapūstīs? Kur tev vēl labāk ir? Kur tu vienmēr? Mežā, tur zablukā. Jā. Bet ja gribīs aizbraukt kaut kur? Tikai dabas ainavas un... kur tu nāci teici, kur tu saki, ka vajadzētu? Kur es gribētu? Pie jūras, jā, pie jūras, tu vieju, tu kaut kur, tur pie koda roga, pie kodam sakņam, kaut kur tuvumā. Jā. Kas tev labāk patīk, Lietuva vai Igaunijā? Atkal labs. Divas dažādas publikas. Sētīņam reitu, tu jau brauc. Lietuva tepat. Igaunija todi glaunoki, jī todi jātodi jau, todi skaita augstoko jau, augstoks līmenis, jā. Par to, ka lietuvīši, es arī no lietuvīšiem tikai savī, jā. Un ir kāda valsts, uz kuriem tu plānoji kotreiz aizbraukt, kur tāds sapnis būtu, citiem ir Jaunzelanda vai Amerika vai vēl kaut ko, kur tev gribētos aizbraukt? Man jau nekur nesagribīs, man te tik labi ir, bet mēs gribējam raizi dzīvī uz Ameriku. Mēs šogad brauksim. Ar bērniem, pat šogad aizbrauksim. Jā, 25 gadu jubilejā jā, aizbrauksim. Mēs šito gribam, bet es nedomāju, ka jai tik lela. Es domāju, tur mēs uz to Losandželosu, tur te Ņujorka, skatos, tur tak pusi kontinenta. Tie ir pors tūkstoši, ko braukti. Tur šausmas, jā, bet, vienu raizi vajag, bet es labāk, kā ir angļu valodu,
Jā, mēs visur angliski runājam. Visur, tikai angliski, jā. Nu, skur. Jā. Es atcešu tev lielu paldies par tavu izmīlību, par to, ka tu mums tāda esi, kā sakot, un lai tev zirgi vienmēr klausa, lai vat da sātai naudu, un lielu paldies, ka tu ne tikai par sevi rūpējies, bet vienmēr esi ar labu dūmu, gan mēdījus īlīdz pareizo vordu, kā sakot. Lielu paldies tev. Labi, visu labu. Visu labu.